Šonedēļ Jēkabpils Zilās upes koris nevien aktīvi mēģināja nākošo priekšnesumu šovam Koru kari 2, bet arī tikās ar saviem faniem un atbalstītājiem. Lai gan pēc pēdējā koncerta no izbalsošanas kolektīvu glāba tikai skatītāju balsojums, koris ir noskaņots optimistiski un pie faniem ieradās dziedot vārdus no latviešu tautas dziesmas. Lai uzzinātu dalībnieku iespaidus par šovu un gaidāmo koncertu, aicinājām Jēkabpils Zilās upes kora dalībniekus uz sarunu. Tātad kāds ir pirmās sajūtas, lampu drudzis ir pārgājis, kā ir uzstāties? Fēni uzstāties, protams, tik sirsnīga atmosfēra, tik mīļi, jautri visi. Protams, kādam arī kādreiz būs jāzaudē, bet tas ir viss sniegs salīdzinājumā ar to, kas notiek. Kāds jums sajūtas? Es nezinu, tās svētdienas vispār ir nedēļas kulminācija vislabākais, kas vispār var notikt. Cik aktīvi pa nedēļu norit gatavošanās vai miegam arī atliek laiks? Ļoti aktīvi. Mēs būtu priecīgi, ja miegam atlikt vairāk laika. Jā, un ja tas nākamās dienas rīts pēc mēģinājuma būtu mazliet garāks, par 3 stundām viņi varētu atlikt, tas būtu vienkārši superīgi. Ja nav noslēpums, ko gatavojat uz nākamo svētdienu? Ko mēs gatavojam? Tas būs liels pārsteigums. Kaut ko intrigējuši. Patiesībā tas ir noslēpums, tāpēc, ka mums nav atļauts par to arī runāt. Jā. Bet intrigai varu pateikt, ka būs kaut kas ļoti īpašs. Kā jau katru svētdienu, bet šī būs atkal jo īpašāka svētdiena. Jā. Kāds jums ir savstarpējās attiecības, vai jūs domājat arī turpināt uzstāties kā vienots kolektīvs arī pēc šovu beigām? Kurš teiks? Agnesīte pasaka. Tādas mums ir savstarpējās attiecības. Es teiktu ļoti labas. Mēs esam sadraudzējušies. Es domāju, ka mums šogad ir jāsavācās un jāaizbrauc uz dziesmu svētkiem. Jā, pareizi, Danīt. Uz skolēnu? Labi. Nomaskēsim Armandu. Viss būs labi. Nodzīsim bārdu. Viņš jau tikai ziemā bārdu audzē. Viņam jau pavasarī bārds. Jā. Sakarā ar šovu es bārdu taisos nodzīt līdz svētdienai. Pagājuši svētdienu viņu vajadzēja, tāpēc, ka bija tā jābūt, bet šo svētdienu viņas atkal nebūs. Ko vēl ir nācies piedzīvot šova dēļ, kādas pārmaiņas? Puisīšiem. Kādas pārmaiņas par ko? Šova dēļ, ko jūs esat nācies mainīt? Esmu šķīries no aptuveni tik gariem saviem matiem. Bija vismaz. Es arī nedaudz esmu šķīries no matiem, kā redzat. Bijuši. Divreiz tev pirmie? Jā, pārmaiņas ir lielas un daudz bijušas. Un bijis gan, mana galva vienkārši sprāgus. Jēkabpils kora dalībnieki pasākumā nevien fotografējās ar faniem, sniedza autogrāfus un uzstājās, bet saņēma daudz laba vēlējumus, kā arī īpašu torti, kā pateicību no dienas aprūpes centra Rosme, kas kora uzvaras gadījumā saņems tik nepieciešamo speciāli aprīkoto autobusu invalīdiem.